Man priekšā ir bilde ar apsnigušām automašīnām un labu riepu. Kā es zinu, ka tā ir laba riepa? Nu, es vienkārši zinu un viss. Bet mums ir Mārtiņš Grīnbergs, kurš ir Goodyear, nu, pats galvenais Baltijā. Un pie tā arī paliksim, jo tas nosaukums ir daudz garāks patiesībā. Nu, head of sales angliskajā versijā, jā. Labi, ja nu kāds latviski tā, līdz galam, nē. Bet, zini ko, par drošību, par visu to, par to mēs runājam daudz un dikti, un gan jau arī šoreiz parunāsim. Bet cilvēks ir tāda būtne, ka viņam visu gribās tā kā izdevīgāk. Pērkot pirmkārt šo te premium riepu komplektu, droši vien pirmā sāpe ir, ja nu gadījumā to riepu sasit. Jā. Nu, diezgan liela nauda ir investēta tajā riepā, nu, un pēkšņi tagad viņi sasitot, atkal ir jauna izdevuma. Tāpēc Goodyears ir izstrādājis šo te, teiksim, gandarījumu garantiju. Un šī gandarījuma garantija, ko tas nozīmē? Būtībā nopērkot riepas, tie veikali, kas piedalās šajā kampaņā, jūs varat saņemt šādu kartiņu. Tātad esi gatavs ziemai. Jā. 2 nedēļu laikā ir jāpiereģistrē pirkums. Un tad, kad pirkums ir piereģistrēts, tad faktiski pēc tam veselu gadu, kādreiz mums bija tikai uz pusgadu, ir šī te, tātad būtībā bezmaksas apdrošināšana šīm riepām uz tādiem defektiem, kurus nevar saremontēt autoservisā. Ja tur ir kaut kāda vienkārši iedursies nagla, kur izvalkot var salāpīt, tad salāpīt. Tad lāpiet. Un tas ir, kā saka, mēs nodrošinām to brīdi, kad tā riepa nav lāpāma, un tad veikals pieteiks pie mums, un mēs piegādāsim jaunu riepu vietā. Un tas attiecās uz visām 4 šīm te riepām. Iespējams nevis jautājums, bet ja gadījumā, nu, vienalga ir apdrošināšana, nav apdrošināšana, ja notiek kāda ķibele, vispār taču dabā ir iespēja dabūt vienu konkrētu izmēru riepu. Jā, protams, mēs piegādāsim tieši tik riepas, cik ir vajadzīgs. Tā ir 1, 2, 3 vai 4. Tur nekāda ierobežojuma nav. Protams, pats svarīgākais, lai tenī brīdī, kad tā nelaime ar to riepu ir notikusi, viņi būtu joprojām pieejami noliktavā. Jā, skaidrs. Labi, bet es ticu, ka tas nav vienīgais, ko jūs variet piedāvāt. No jā, tas bija pirmais solis, kā saka, pirmais pareizo riepu izvēlēties. Otrais naktsmieram. Trešais, kā saka, maciņam arī gribās mieru. Ja? Tad mēs no šīs ziemas esam tā kā palielinājuši vērtības šeit degvielas kuponu kampaņai. Mums, piemēram, 16 solīgām riepām būs 40 eiro, 17 jau 70 eiro un 18 plus 80 eiro degvielas kupons, ja jūs pērkat veikalos, kuri ir mūsu akcijas dalībnieki. Jums nedēļas laikā ir jāpiereģistrē šis pirkums, un jūs saņemsiet digitālo karti un varēsiet doties uz Circle K, atpričot tātad degvielas veidā. Tātad varēs normāli notestēt ar pilnu bāku, kā tās riepas uzvedās, cik labi vai citiem var sakot, būs ieguvums, jo nu, tomēr 80 eiro, ja tie ir 18 plus riepas, manā skatījumā ir gana nopietns atbalsts. Ja? Un, ja pirms tam internetā es salīdzināju cenas un no tām vēl var prātā noreiķināt 80 degvielai, es domāju, tas ir pietiekami labs arguments, lai izvēlētos Goodyear. Tas ir uz jebkuru Goodyear modeli, kādi šobrīd ir aktuāli. Visi pieejamos, jā, nu, principā visiem aktuālajiem Goodyear modeļiem tas ir spēkā, bet, ja gribat būt droši par to konkrēto modeli, ko jūs izvēlējāties, tad kampaņas lapā ir norādīti visi protektori, kuri darbojās. Un vēl tu man varētu pastāstīt, kā autobraucējs parastais var uzzināt, kur meklēt šos te servisus, kur to piedāvā. Nu, tā tad ir tāda mājaslapa kā www.goodyear.lv, ir aktuālās akcijas, ir apakšgrupa, un tur pirmā no akcijām, kur redzat, ir tieši šī te degvielu kuponu akcija, otrā ir šī te gandarījuma, tā kā abas divas tur ir redzamas, un uzklikšķinot tur jau var redzēt, kur var iegādāties. Tā, nu ko, dāmas un kungi, mēs tagad ļoti labi kopā ar jums apzināmies, kur mums jāiet pēc riepām un pēc kādām riepām. Bet cik tālu ar viņām var nobraukt, cik ātri nobremzēt un visu pārējo, to mēs uzzināsim nākamreiz. Sarunāts?